vai Ziemassvētki ir tavi gaidītākie svētki gadā? Jā, jo tad visi ģimene ir kopā un visi radinieki. Jā, viņi ir mani vismīļākie un visgaidītākie. Jā, mani mīļākie svētki ir Ziemassvētki un Jāņa. Var tā teikt? Jā, Ziemassvētki ir mani mīļākie svētki. Kas ir tava mīļākā Ziemassvētku tradīcija? Mēs parasti spēlējam spēles, arī cepam piparkūkas un speķa pīrāgus. Tad mēs aizbraucam pie vienas omītes, otras omītes un mājās svinam visus Ziemassvētkus. Kad ārā ejam dedzināt brīnums svecītes, kad mēs ejam ārā uzdedzināt svecītes. Cept piparkūkas. Ko tu visvairāk gaidi Ziemassvētkos? Vairāk Ziemassvētkos gaidu pavadīt kopā ar ģimeni laiku, jo tas ir ļoti forši. Visi smējās un visi ir priecīgi. Kad Ziemassvētku vecītes atnāks? Kad mēs iesim dedzināt ārā brīnums svecītes, un es gribu pamēģināt ieraudzīt rūķīti, kā viņš iet ielikt kluso dāvanas. Dāvanas un ģimeni. Bet ģimeni, sāksim ar ģimeni un tad dāvanas. Lielo svētku galdu. Kā jūs izrotājat savu māju Ziemassvētkos? Mammai stāv skapītī tāda dekorācijas, tā kad ir Ziemassvētku, viņa viņas paņem rokās, izvelk ārā un sadekorē visu māju. Mēs parasti noliekam zeķi rūķim, noliekam cepumus Ziemassvētku vecītim un izrotājam eglīti. Varbūt uzliekam kaut kādas sniegu pārsliņas, kādas paši esam uztaisījuši, bet tā parasti nedaram. Mums pie kamīnā tādas sampiņas, ieliekam tā kā malku iekšā, bet mēs malku nededzinām. Mēs uzliekam tādas gaismiņas stāv, lai ir smuki, un tad mēs pieliekam zeķītes 3 un izrotājam eglīti un saliekam lampiņas vairāk. Man nav izvēles, mamma rotās, kā viņa grib. Izdekorējam eglīti un saliekam rūķīšu. Kāds būtu ideālais Ziemassvētku vakars? Varētu būt ļoti daudz ēdienas, bagātīgas vakariņas un lielas piparkūkas. Ka katrs dabū dāvanas tāds, kāds vēlās. Man jau ir foršākie Ziemassvētki. Man jau ir tāds. Ideālākais būtu, kad mēs visi pādam, tad uzspēlējam spēles, un tad mēs ejam ārā dedzināt svecītes, un tad sagaidām dāvanas. Mans ideālais ziemas vakars būtu, ja es redzētu eglīti pilna dāvanām. Kas ir tavs iecienītākais Ziemassvētku ēdiens? Speķa pīrāgi. Tā grūti izdomāt, viss ir tik garšīgi un daudz. Cepetis. Mans mīļākais ēdiens ir cepetis, ko mamma taisa katru gadu. Mans iecienītākais Ziemassvētku ēdiens ir piparkūks ar glazūru. Kas ir bijusi tava labākā Ziemassvētku dāvana? Mans dzīvnieks šinšila, viņu sauc Speķis, bet viņš diemžēl nomira dēļ cukurdiabēta. Es domāju, ka Monster High Lele. Ka man uzdāvināja Harry Potter make-up, jo man ļoti patīk Harrys Potters. Šitas bija mazliet bērnībā, kad es vēl negribēju telefonus, bet tas bija mazs zirdziņš, kas bija elektronisks, kuru tu varēji pabarot, un viņš bija ļoti skaists. 11. iPhones. Ko šogad uzrakstīja Ziemassvētku vecītim vēstulē? Es nezinu, man pārsvarā jau viss ir, tikai es varbūt gribētu kaut kādas saldaģinēro smaržas. Lai viņš man atnes maziņu sunīti punduršpicu, baltu, mazu meitenīti ar brūnām actiņām. Nintendo Switch, kaklerots, kur ir opija bildīte un mīksta manta. Es esmu mazliet traka par mīkstajām mantām, tāpēc lielu mīksto mantu es vēl gribu, ja man telefonu atņem, tad pulksteni drošībai, ja man vajag sazvanīt kādu vai kaut ko. Un tad vēl es gribētu kaut ko tādu vecmodīgāku, kaut kādu lietu. Patīk kaut ko ielikt savā istabā. Es Ziemassvētku vecītim nerakstu vēstules, bet ja rakstītu, es prasītu lielu Lego mašīnu. Vai tu šogad biji paklausīgs vai tomēr nerātns? Jā, pārsvarā. Vakarā bija dusmīgi vārds uģi, buģi. Es biju ļoti dusmīga, un tāpēc vecākas manīm arī sadusmējas, bet mēs no rīta salabām. Jā, varbūt drusku kādu dienu neklausīja mamma un tēti. Jā,
Uzbļāvusi uz mammu. Manuprāt, ka jā, bet mamma domā, ka nē. Es šogad neizpildīju mājas darbu. Ja tu būtu Ziemassvētku vecīša palīgs, ko tu gribētu darīt un kā tu viņam varētu palīdzēt? Es gribētu būt maziņš rūķītis, kurš nestu dāvanas un sapakotu dāvanas. Nolikt dāvanu tur, trājā mājā, tad aizbraukt uz citu māju, nolikt tur dāvanu, tad tur. Ja Ziemassvētku vecītis vēlas pats, var nolikt kaut kādu dāvanu. Likt dāvanas zem eglītes. Es gribētu novērot bērnus, es gribētu viņus pakot. Gan es gribētu novērot bērnus un būt viņu murgos. Tāpēc, ja viņi būs nepaklausīgi, es rādīšos murgos. Ja viņi būs paklausīgi, tad sapņos, bet lielāko daļu murgos. Es palīdzētu viņam pakot dāvanas. Vai vari atminēt šīs latviešu tautas mīklas? Mežā dzimis, mežā audzis, nāk uz māju pušķoties. Kas ir ezis, man tā liekas? Eglīte. Lapsa. Egle. Eglīte. Egla. Ne sēta, ne plūkta, bet istabā zied. Salavecītis. Puķe? Nezinu. Svecīte? Puķe. Kas paliek vecs, bet atkal nāk no jauna? Sniegputenis. Sēne? Ziemassvētku vecītis? Sniegpārsliņa. Ziema. Divas māsas, viena zaļa, otra balta. Kad viena nāk, tad otra bēg. Vasara un ziema. Ziednis? Vasara un ziema? Gada laiki. Ziema un pavasars. Mazi balti putniņi, kur skrien, tur metas. Sniegpārslis. Sniegpārslis. Rūķīši. Atkal sniegpārsliņas. Sniegpārsliņš. Ko tu teiktu vai darītu, ja ieraudzītu, ka tavas mājas skurstenī ir iesprūdis Ziemassvētku vecītis? Es gribētu viņam palīdzēt, izvilkt viņu ārā, paprasīt, vai viņš negrib cepumus ar pienu. Ja viņš gribētu, es viņam iedotu. Es modinātu sauktu tēti, vai arī modinātu viņu, bet es nenomodinātu mammu, jo viņa noteikti gulētu un nepamostos, tad, kad viņu sauc un teiktu, čau, pagaidi drusku. Viņš pagaida man tēti. Pateiktu, ko tu tur augšā dari? Nāc lejā. Es teiktu, kur ir mans mantas? Palīdzēt viņam tikt ārā. Un ko lai citi dara? Ja tu varētu uzdāvināt Ziemassvētkos vienu dāvanu katram cilvēkam visā pasaulē, kas tā būtu? Tas būtu mīļš apskāviens un šokolādes dzēriens. Dāvanu kartīte, bet drusciņi vairāk Ziemassvētkiem. Tā kā sirsniņdienas kartīte, bet ne arī no sirsniņdiena tik un tā kartiņa. Tā ir tā kā mantiņa, kura ir silta. Kā, ja tev ir augsts, tad viņa tevi sasildīs. Ir arī ļoti daudz cilvēki, kuriem nav siltas drēbes, bet es gribētu katram cilvēkam kaut ko jauku, tādas siltas drēbes vai kaut ko viņi grib no siltām, no drēbēm. Naudu, jo katrs cilvēks grib kaut ko citu. Kāda ir tava mīļākā Ziemassvētku dziesma? Mana mīļākā Ziemassvētku dziesma ir, nosaukums ir Piparkūkas danco. Laikam, ka piparkūkas danco. Piparkūkas danco, danco, piparkūkas danco, danco. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tikai man. Visi bērni sauc, hei! Šī dziesma ir Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing, jingle bell swing. Laikam tā vārda, es nezinu. Bītiņš, saprotams. Man mīļākā dziesma ir Sniega pika no Bērnu Divstūra. Ar garu bārdu, sarkanu frāku, garu bārdu. Kura ir tava mīļākā Ziemassvētku filma un kāpēc?
Grinčs, tāpēc, ka viņš sākumā ir tāds dusmīgs un beigās viņam ļoti patīk Ziemassvētki. Grinčs, jo viņš tā kā nozog dāvanas, bet pēc tam atdod, viņam tā kā sirds paliek lielāka un lielāka un lielāka un mīļāka. Viens pats mājās, jo tur ir smieklīgas daļas, un man patīk, kā tur viņi, kā tie zagļi visu laiku iekrīt viņa trikos. Grinčs. Es to skatījusies no bērnības, un tā ir tik jautra un neparasta filma, un arī mūtena. Otrā daļa no Viens pats mājās. Vai vari noskaitīt Ziemassvētku pantiņu, ko skaitīs pie eglītes? Jā. Ziemassvētku eglītes zaros mird cerības vecīša galos, lai katru sirdi sasilda šī mazā sveču liesmiņa. Es vēl gluži neesmu izdomājis kādu. Mīļā sava vecīti, iedod vienu svecīti, lai es redzu gaismiņā, kas ir tavā maisiņā. Mīļo sava vecīti, iedod vienu svecīti, lai es redzu gaismiņā, kas ir manā maisiņā. Mans Ziemassvētku pantiņš vēl nav izdomāts. Kā tu varētu palīdzēt, lai visiem Ziemassvētki būtu priecīgi? Es varētu viņus iepriecināt, iedot apskāvienu un kādu radinieku sabučot. Pateikt Ziemassvētku vecītim, lūdzu atnes visiem, ko viņš vēlas, ko viņš vēlas. Pateikt, lai viņiem ir labi Ziemassvētki. Es nodarbotos ar labdarību. Es palīdzētu cilvēkiem ienest iekšā eglīti. Kā tu domā, kas ir vissvarīgākais Ziemassvētkos? Svarīgais Ziemassvētkos ir būt kopā un ar ģimeni, man tā liekas, un ar radiniekiem, un lai būtu bagātīgas vakariņas. Es domāju, ka vissvarīgākais ir pavadīt laiku ar savu ģimeni un priecīgas Ziemassvētkus. Kad ģimene atbrauc pie jums ciemos, vai jūs atbrauc pie ģimenes ciemos? Ģimene? Cilvēki, ko tu satiec? Vai vari atpazīt šīs Ziemassvētku filmas? Viens pats mājās. Viens pats mājās. Viens pats mājās. Viens pats mājās. Viens pats mājās pirmā daļa. Viens pats mājās. Viens pats mājās, angļu Home Alone, ir 1990. gada amerikāņu komēdija filma, kuru režisējis Kris Kolumbus, bet scenāriju veidojis Džons Hjūss. Tā ir kļuvusi par vienu no populārākajām Ziemassvētku filmām pasaulē. Galvenajā lomā ir Makalaijs Kalkins, kurš atveido Kevinu Makalisteru, 8-gadīgu zēnu, kuru ģimene nejauši aizmirst mājās, dodoties uz Ziemassvētku brīvdienām Parīzē. Kevins sākotnēji priecājas par iespēju palikt vienatnē un izbaudīt brīvību, taču viņam drīz vien nākas stāties pretī diviem neveiksmīgiem zagļiem – Harijam, Džo Pešī un māram Daniels Sterns. Lai aizsargātu savu māju, Kevins izveido virkni radošu un smieklīgu slazdu, kas rada daudz haosa un komisku situāciju. Filma ir gan izklaidējoša, gan sirsnīga, izceļot ģimenes nozīmīgumu un Ziemassvētku garu. Viens pats mājās kļuva par milzīgu komerciālu panākumu un iemantoja kulta statusu, pēc kuras radītas arī vairākas turpinājuma daļas. Grinčs. 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 Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus. Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus, angļu The Grinch ir populārs stāsts, kas balstīts uz Dr. Seusa 1957. gada grāmatu How the Grinch Stole Christmas. Tā ir adaptēta vairākās versijās, tostarp animētā 1966. gada klasiskā filmā, 2000. gadā spēlfilmā ar Džimu Kariju galvenajā lomā un 2018. gada animācijas filmā. Grinčs ir zaļš, vientuļš rūkumpots, kurš dzīvo kalnā virs mazpilsētas Kurpuciem, Whoville. Viņš ienīst Ziemassvētkus un izplāno nolaupīt svētku prieku, nozogot svētku rotājumus, dāvanas un ēdienu. Tomēr pēc tikšanās ar sirsnīgu meiteni vārdā Cindy Lou, viņa skatījums uz svētkiem un dzīve mainās. Stāsts izceļ līdzjūtību, piedošanu un svētku īsto nozīmi, draudzību un kopības sajūtu.
Katra adaptācija piedāvā savu unikālu pieeju šim mīļajam stāstam, un Grinčs ir kļuvis par neatņemamu Ziemassvētku kultūras daļu visā pasaulē. Nezinu. Es šādu filmu nezinu. Kas tā pa filmu? Es nezinu. Šī to gan es nezinu. Ziemassvētku jampadracis. Ziemassvētku jampadracis ir 1993. gada latviešu ģimenes komēdija filma, kuru režisējis Varis Barasla. Filma stāsta par sirsnīgiem un humoristiskiem notikumiem kādā lauku mājā Ziemassvētku laikā. Galvenie varoņi ir bērni un viņa vecvecāki, kuri kopā piedzīvo negaidītus notikumus un jautras situācijas, gatavojoties svētkiem. Filma uzbur īstu latvisko Ziemassvētku noskaņu, izceļot ģimenes vērtības, tradīcijas un savstarpējās attiecības. Tā ir kļuvusi par vienu no iemīļotākajām latviešu filmām, kas rada prieku gan bērniem, gan pieaugušajiem, un ir neatņemama svētku sezonas sastāvdaļa. Es zināju, bet es neatceros. Viena par elfiem, es aizmirsu, kā viņu sauc, bet zinu šito. Es zinu, ka saka filmu, es aizmirsu, kā to sauc. Kā to sauca? Ak, Dievs, es atceros, kā viņu sauc. Rūķis? Šī to arī es nezinu. Elfs. Elfs, angļu elf, ir 2003. gada amerikāņu Ziemassvētku komēdija filma, kuru režisējis Džons Favro. Filmas galvenajā lomā ir Vils Ferels, kurš atveido Badiju, cilvēku, kurš nejauši tika adoptēts un uzaudzis kā elfs Ziemeļpolā. Kad Badijs saprot, ka viņš patiesībā nav elfs, viņš dodas uz Ņujorku, lai atrastu savu īsto tēvu un iepazītu cilvēku pasauli. Pilsētā Badija bērnišķīgais entuziasms un neparastā uzvedība izraisa gan jautras, gan sirsnīgas situācijas, kamēr viņš cenšas ieviest Ziemassvētku garu apkārtējiem, atgūt ģimenes vienotību. Filma ir kļuvusi par Ziemassvētku klasiku, kas izceļ ticību, prieku un kopības sajūtu, apvienojot humoru ar sirsnīgiem vēstījumiem. Nē. Es esmu tāds skatījusies. Vilciens un Čauskas. Es nezinu. Šī to arī es nezinu. Polārais ekspresis. Polārais ekspresis, angļu The Polar Express, ir 2004. gada animācijas piedzīvojuma filma, kuru režisējis Roberts Zemeckis, balstoties uz Krisa Van Alsburga, tāda paša nosaukuma bērnu grāmatu. Filma stāsta par zēnu, kurš Ziemassvētku vakarā zaudējis ticību Ziemassvētku brīnumam. Viņš nokļūst maģiskā vilcienā, polārajā ekspresī, kas ved bērnus uz Ziemeļpolu, lai satiktu Ziemassvētku vecīti. Ceļojuma laikā zēns piedzīvo neaizmirstams piedzīvojums, satiekot citus bērnus un mācoties par draudzību, ticību un svētku burvību. Filma izceļas ar novatorisko kustību uztveršanas tehnoloģiju un Toma Henksa daudzveidīgo lomu izpildījumu. Polārais ekspresis ir sirsnīgs un vizuāli iespaidīgs stāsts par ticības spēku un svētku garu, kas aizrauj visu paudžu skatītājus. Varbūt vari pastāstīt par labākajām atmiņām saistībā ar Ziemassvētkiem? Jā, es vienos Ziemassvētkos, kad man bija kaut 3 vai 2 gadi, es aizbraucu uz Somiju. Es biju pie īstā salavecīša, un mēs braucām ar ragaviņām, kuras stūma haskiju, un mēs gandrīz ietriecāmies kokā. Jā, tad, kad mēs esam pie omītes un opīšu un visi ēdam kaut kādas svētku pusdienas. Man visi ir forši. Es nevaru izvēlēties nevienu no viņiem, kurš ir visforšākais. Kad es lasu, kam dāvaniņu, tad kā viņi atver, tas ir ļoti priecīgi. Man patīk emocijas. Es atceros vienu tādu momentu, kad es lasīju dāvanu un es nelasīju pareizo vārdu. Tas bija šitā Marta, bet tas bija Māris. Jā. Un tālāk es sev neuzticējos. Kad es biju maziņš, man lielākais tev uzdāvināja žagaru, un es pa visu māju gāju raudādams. Ja tu varētu pavadīt Ziemassvētkus jebkurā vietā pasaulē, kur tas būtu? Es svinētu tepat mūsu mājās Latvijā. Protams, ka Latviju. Mājās. Ņujorka. Vai Parīzē. Es gribētu. Bet man patīk mājās arī svinēt ļoti. Ņujorkā. Ko tu teiktu Grinčam jau kādam, kuram ļoti nepatīk svinēt Ziemassvētkus?
Es viņam pateiktu, ka ir jāsvin Ziemassvētki, tāpēc, ka Ziemassvētki ir piedošanas laiks. Un ir ļoti forši svinēt Ziemassvētkus. Man liekas, ka man Ziemassvētki ir vismīļākie svētki. Nāca mums svinēt, būs jautri. Aizej apskaut citu bērnu Grinču. Vai tu trauksēsi, kā tev Ziemassvētki var nepatikt? Kā jūs ar ģimeni sagaidāt jauno gadu? Mēs pie manas māsītes mammas un māsītes spēlējam spēles, visādas loģiskas un interesantas. Mēs parasti uzaicinām omīti un opīti un visu pārējo ģimeni un lejam laimītes, dzeram šampanieti un gaidām, ka būs salūts. Un varbūt kādreiz paši šajam salūtu. Tā kā mēs skatāmies, kad skaicēt lejā, mēs tā skaitam 3, 2, 1 un tad mēs sakam laimīgu jauno gadu. Mēs parasti kaut kur aizbraucam un ar draugiem svinam un skatāmies, kā šo salūtu. Parasti braucam pie pazīstamajiem, bet dažreiz svinam arī mājās. Vai tu katru jauno gadu sagaidi ar jaunām apņemšanām un mērķiem? Nē. Jā, bet tos izdara 2 dienas un tad es viņus palieku malā nākamā gadā. Es neplānoju savu dzīvi. Kāda ir bijusi smieklīgākā vai dīvainākā jaungada apņemšanās, par kuru esi dzirdējis vai ko esi izdomājis pats? Nē, neesmu. man nav tādas bijušas. Man nav bijis tāds smieklīgākā. Man ir bijusi, kad es klausīšu mammu. Tas noteikti neizdevās. Un citas es vairs neatceros. Tas ir vislabākais prātā, kas atcerās, ko es atceros. Es izdomāju, ka es ēdīšu veselīgi. Es to nevaru. Bagnā. Man tādas apņemšanās nav. Ko tu novēli visiem Ziemassvētkos un jaunajā gadā? Veselību, daudz naudas un būt kopā ar radiniekiem un ar ģimeni. Ziemassvētkos priecīgus Ziemassvētkus un jaunajā gadā priecīgu un laimīgu nākamo gadu. Lai viņiem ir ļoti forši Ziemassvētki, jaunajā gadā izdariet savas apņemšanās. Mīlestības pilnus Ziemassvētkus un arī jauno gadu. Priecīgs Ziemassvētks un laimīgi jauno gadu. Uzmini, kāda Ziemassvētku dāvana paslēpusies iepakojumā. Tā varētu būt kaut kāda drēbe. Pūce. Paldies! Pūces cepure. Tas ir kaut kāda somiņa. Paldies! Paldies! Kaut kāda klāde. Es teicu klāde! Hogwarts. Man pat nav jālasa, es jau zinu. Paldies! Es pieskatīšos. Viņi man te iedos make-up. Kas tas ir? Trausls? Kāda krūzīta? Svece? Es paukšu pie sveces. Tā ir svece? Ok, skatīšos. Tas ir maciņš. Un Ziemassvētku krūzīte! Paldies! Ko? Kaut kāds krekls vai kaut kas tāds? Es nezinu, es tā minu. Kaut kāds krekls. Tēkrekls. Parādīšu. Pidžamu! Cilvēki, tā ir pidžama. Paldies, 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 paldies.